Tātad iestatījums sadaļā, ienākot, uzreiz mēs varam iet jebkurā banerī, atvērt vaļā jebkuru pilnīgi baneri, kas jums ir, un te parādīsies tāds lauks, un tas ir, mēs speciāli atdalījām šo te vietu, kur ierakstīt click-tag flash banner formāts standarta prasības, jo tas tomēr ir tāda specifiska lieta, kas ir tieši uz banneru, flash banneru izstrādi. Tad šeit var pastīties, tikko tajā brīdī, kad jūs laukumam atzīmējat, ka tas ir flash, uzreiz tāda parādās maksimāla flash versija plus ir prasība flash formātu baneriem. Tātad tas ir obligātais lauks, un šeit ir arī patiesībā piemērs. Un piemērs ir ņemts no vietas, kas ir, kur ir ļoti labi aprakstīts flash banneru standarti. Tas ir te arī atsauc, tas ir no TVN tehniskās specifikācijas. Un te ir, principā, ja jums vēlties tādu labo standartu, tad var izkopēt no šejienes un vienkārši ievietot iekšā, saskaņot vienkārši, ka jūsu banneru mašīnu to pieņem. Protams, varat likt arī savējo, jo viņš ir nedaudz savādāks. Un daži mediji pat dara vēl teiksim, vēl prātīgāk, manuprāt, viņi ieraksta šeit savu tehnisko cilvēku kontaktinformāciju. Attiecīgi, tad, kad pircējs ies iekšā, skatīsies uz banneri, viņš pirmkārt uzreiz redzēs to click-tag, kāds jāiestrādā, un viņš atsevišķi jāsūt kā tehniskā lapa kaut kāda, ja? Un viņš uzreiz redz arī cilvēku, ar kuru var komunicēt, ja nu kaut kas nav skaidrs, ja kaut kas nav saprotams. Tā kā izmantojot noteikti šo iespēju, labā lieta tas, ka šis lauks ir jāizpilda tikai vienu reizi un tikai vienam laukumam. Tikko es šeit ielieku viņu iekšā un saglabāju, tad ejot jebkuram citam bannerim, ja viņš atbalsta flash, uzreiz šeit jau tieši pārkopēsies identiski tā pati informācija, ko es jau vienreiz ieliku. Tā kā noteikti šo ierakstiet, ielieciet un pircējiem noteikti tas daudz atvieglos darbu un arī jums pašiem veiksmīgi.